ko visums vēlas pateikt tev caur skaitli 2? Ja tu visu laiku, kādu ilgāku periodu redzi visur skaitlīti 2. Un nav svarīgi, vai tas būtu kombinācijā, tur 2, 2 un 22, piemēram, ja? Noteikti ir vērts pievērst uzmanību tieši skaitlim, pašam skaitlim 2. Un šajā video es arī pastāstīšu par skaitli 2. Nu, vispār jau skaitlis 2 vibrē ar tādu iekšēju nozīmi un izstaro tādu dualismu, ja? Tā dualisma vienības enerģiju, vienojošu enerģiju, divu pretmetu vienotājs vienā veselā. Kopumā tāda ļoti maiga enerģija divniekam, mierīga, smalka un arī ļoti garīga enerģija. Protams, šī enerģija sola harmoniju, ja mēs paši esam ar sevi harmonijā. Skaitlis 2 var norādīt arī uz periodu, kad dzīvē var ienākt sabiedrotie vai arī kādi palīgi. Ja? Tāpēc mēģini ieskatīties jaunajos paziņās, nejauši satiktajos cilvēkos, un arī pats esi atsaucīgs, ja, un izpalīdzīgs, ja, tātad atvērts pret citiem cilvēkiem. Jo, kas zina, var atnākt gan attiecības pie divnieka, gan arī partneri biznesā, gan labi draugi, gan vispār noderīgi cilvēki, ja, tātad arī tādu līgumu un vienošanās periods noteikti var ienākt pie skaitļa 2. Nu, ja mēs paskatāmies tā drusku mistiskāk, jeb caur taro kārtīm, tad divnieks atbilst taro kārtī augstais priesteris. Un šī kārts liecina par to, kad ļoti drīz var parādīties kāda informācija, pateicoties kurai jūs iespējams paskatīsieties savu dzīvi vai uz kādu cilvēku ar citām acīm. Augstā priesteriene simbolizē arī iedzināšanos sevi. Ja? Parasti pie šīs enerģijas cilvēks vēlas būt tādā mierā, un ne jau tāpēc, lai sakārtot kaut kādas lietas, bet gan vienkārši, lai pabūtu, paklusētu, pameditētu, ja? Un iegrimtu kaut kādos tādās pārdomās, varbūt kādās mācībās. Ja? Jauni risinājumi nāks, protams, bet tie nāks nedaudz vēlāk. Un parasti veiksmi un izdošanos cilvēku gaida vai var gaidīt tādās sfērās, kas saistīts tiešām ar zināšanu iegūšanu un arī, kas saistīts ar dažādām garīgajām praksēm, ja? Jo augstā priesterienē tā ir ļoti tāda garīga kārts, ja? Un runā par garīgām zināšanām. Galvenais pie šīs enerģijas nevajag sasteidzināt notikumus. Jebkuras darbības jāveic tikai tad, kad viss norit labi, un arī svarīgus lēmumus labāk atlikt uz vēlāku laiku ir tāda iespēja, un nevajag sasteigt, ja? Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. Kārts mudina iepazīt savu iekšējo pasauli, ja? Un uzticēties savai intuīcijai, nodarboties ar ikdienas lietām, pārskatīt savu budžetu, sadarboties ar līdzīgi domājošiem, un arī pašiem parūpēties, ja, par sevi un par citiem, saviem tuviniekiem. Šis periods solās būt tāds interesants attiecību periods, jo divnieks tomēr ir attiecību skaitlis, ja, un šeit tiešām var veidoties gan jaunas attiecības, gan biznesa jomā, gan arī var atrast jaunus draugus, ja, līdzīgi domājošus cilvēkus satikt, bet arī pašā laikā šis periods var runāt arī par šaubām, ja, vai šo periodu var nosaukt arī par šaubu periodu, nu, kad cilvēks var par ļoti daudz ko šaubīties. Nu, un negatīvā nozīmē, jā, šī te enerģija var nest arī kaut kādus melus vai kaut kādus atklāt noslēpumus, kas varbūt ne visai pozitīvi izspēlējās, ja. Un šī te enerģija ir vispār tāda diezgan sievišķīga enerģija, ļoti bieži šie te noslēpumi vai meli var atklāties tieši saistībā ar kādu sievieti. Tāpēc, nu, esat uzmanīgas. Sievietes ar sievietēm. Nu, lūk, padoms varētu skanēt tā, visums var piedāvāt vairākas iespējas jums, vairākus variantus, var nākties izdarīt kādu izvēli, tāpēc varbūt arī šīs šaubas un neziņa par to, ko tad īsti izvēlēties. Nu, nāksies apsvērt visus plusus, visus mīnusus, ja?
Lai vai kādi apstākļi būtu šobrīd, kāds viennozīmīgi neiesaka steigties. Ja? It sevišķi ar lēmumu pieņemšanu. Ja? Kā saka, lēnāk brauksi, tālāk tiksi. Ja? Jāuzmanās kļūt nenovīdīgiem, nolaidīgiem, ja? Tas var novest līdz problēmām. Neieteiktu šajā periodā melot vai kaut ko slēpt. Ja? Un ļoti svarīgi šajā periodā ir uzticēties tieši savai intuīcijai, ja? Un savām sajūtām. Nu, un ezotēriķiem ļoti labs laiks, kad savu praksi vai savas zināšanas saistīt ar savu zemapziņu vai ar citu zemapziņu vai zemapziņas izpēti. Ja? Tātad visas prakses, kas saistīts ar zemapziņu un ar intuīciju. Lai jums labs periods, lai jums mierīgs periods, un ceru, ka jums šie te mani video palīdz vairāk saprast šo te skaitļu enerģiju, ko jūs visu laiku redzat. Tā.